Es esmu Ruta, un šis ir mans motu stāsts. Šajā brīdī motu vadītājai nozīmē būt klātesošai dažādos procesos, izaicinājumos. Tas nozīmē radīt telpu, radīt vidi, radīt iespēju cilvēkiem atvērties, atvērt savas sirdis un iet pretī tam lielajam mērķim, tai skaistajai, cēlajai, draudzīgajai sabiedrībai. Es domāju, motu lielākā vērtība vienmēr ir bijuši cilvēki, un es ceru, vienmēr arī būs cilvēki. Līdz ar to tā ir kopiena, tie ir tie enerģiskie, drosmīgie, iedvesmojošie cilvēki, bet tie ir nevis tie, kuri nebaidās, bet tie ir tie, kuri baidās, bet vienalga dara. Mūsdienu jauniešiem visvairāk ir vajadzīga telpa, vieta, kur būt, jo vide ir ļoti strauja, ļoti skaļa, ļoti dinamiska, bet jaunieši ir ļoti dziļi, ļoti spēcīgi, bet arī ļoti jūtīgi. Un tādēļ pats būtiskākais man šķiet tiešām ir radīt to iespēju viņiem nebaidīties, kļūdīties, ļaut viņiem uzdot jautājumus, ļaut meklēt atbildes, un es ļoti ceru, ka katram jaunietim ir kaut viens pieaugušais, kas tic viņam, kamēr viņš pats sev vēl nav noticējis. Man lielākā drosme laikam katru dienu, gan kā motu vadītājai, gan kā motu trenerei, ir būt pašai, būt īstai, būt autentiskai un nebaidīties arī kļūdīties un nebaidīties nezināt. Un ir daudz lietas, ko es mācos arī katru dienu. Es ceru, ka nākamajos 10 gados motu ir nevis programma vai atsevišķa organizācija. Motu tā ir kustība, kas ir klātesoša jauniešos, visur, kur jaunieši atrodas skolā, iespējams sporta klubā, varbūt jauniešu centrā, sabiedrībā kopumā. Un tā ir vide un vieta, kur cieņa un tāda iejūtīga attieksme vienam pret otru un iecietība ir norma, nevis īpašs izņēmums. Nākamajos 10 motu pats galvenais ir nepazaudēt sirdi un nepazaudēt to lielo cēlo mērķi un turpināt iet pretī draudzīgajai, iecietīgajai, atvērtajai sabiedrībai. Drosme man nozīmē katru dienu, pat tad, kad man ļoti trīc rokas, iet un darīt. Tā ir mana drosme.